ir dot vārdu mūsu vēlēšanas komisijas priekšsēdētājiem Antonam Mikosam, jo vēlēšanas nebija vieglas, un tomēr vēlēšanas izteica viennozīmīgi visas tautas gribu. Rainis ir atgādinājis, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. Mūsu griba ir skaidra, nelokama un nepārprotama. Lūdzu, Anton Mikos, un tālāk gatavoties apsveikumam mūsu mīļam ciemiņam no Zviedrijas Pēterim Vasariņam. Vēl es gribētu pateikt, pirms Mikos ir iekārtojies tribīnē, ka nepārtraukti ir neskaitāmi zvani uz Filharmoniju par translācijas pagarināšanu. Un te arī ir attiecīgie telefona numuri, kur var noderēt, lai šo prasību īstenot. Tātad zvaniet 200 530 un otrs telefons 200 340. Atkārtojiet 200 340. Lūdzu, Anton Mikos. Labdien, klātesošie. Daudz, ko gribēju pateikt, jau pateica Einārs Cilinskis. Tātad jūs ziniet, ka vislielākā pārstāvniecība ir Tautas frontes delegātiem, tādi, kas piedara pie Tautas frontes, un arī to, ka mūsu vidū ir maz sieviešu. Es domāju, ka tas ir jūsu uzmanība, lai tas pārāk nesaista, jo pats galvenais ir, ka cilvēki vērtē vēlēšanu biļetenos bija arī piederīgi pēc profesijām un arī pēc tā, kādas organizācijas, kuru atbalsta. Un tieši novērojot vēlēšanas iecirkņos, varēja redzēt, ka cilvēki izvērtē visvairāk tieši pēc profesijām. Jo tur uzreiz var redzēt, cik cilvēkam ir izglītība, mums nebija minēta izglītība, ar vārdu sakot, pēc lietišķajām īpašībām. Un man ir liels prieks, šodien mandātu komisija vēl nav apkopojusi tieši izglītību, šo rādītāju mēs to neprasījām iepriekš. Varbūt vēl arī mēs uzzināsim, kādas tautības te piedalās, to visu mēs apkoposim. Man ir liels prieks, ka ir ļoti augsts intelektuālais potenciāls ievēlētam pilsoņu kongresam. Es gribētu tikai nedaudz pastāstīt par tiem rajoniem, kur ir bijuši sevišķi aktīvi. Visaktīvāk piedalījās balsošanā, un tam tā arī vajadzēja būt, jo tas ir liels rajons, tas ir Rīgas apriņķis, Rīgas rajons. Tur piedalījās balsošanā 55 080 vēlētāji. Tie ir gan pilsoņi, gan personas, kas vēlas iegūt pilsonību virs 16 gadiem. Tālāk, visvairāk nobalsoja Vidzemes priekšpilsēta, 54 276. Vispār šī pilsoņu komiteja un arī rajona vadība ļoti nāca pretī. Mums gan Centrāla vēlēšana komisija deva mums telpas, deva līdzekļus kongresam, un es uzskatītu, ka šī ir viena no varētu pat teikt, ka priekšzīmīgākā priekšpilsētiem rajons tieši vēlēšana organizēšanā. Bija arī emocionālie pacēlumi, iecirkņi bija ļoti labi noformēti. Tālāk aktīvi balsoja Latgales priekšpilsēta, tas ir Maskavas rajons, 48 300. Un vēl tas ir tie lielie rajoni, kuriem viņiem arī pienākās vislielākā aktivitāte, tas ir absolūtā vērtējumā. Bet vēl ir arī tādi rajoni, es te, protams, nenosaukšu visus rajonus, lai tādējādi kāds iepriekš jau neapvainojās, bet man ir liels prieks par Daugavpili. Daugavpilī ir sākumā bija ļoti maz reģistrējušies, bet nobeidza ar vēlētāju skaitu 10 962. Tas ir rādītājs, ka varbūt, ka viņiem visvairāk šī situācija, ka demografiskā situācija tāda, tur Daugavpilī 10% pamatiedzīvotāji. Varbūt tā ir visvairāk viņiem likusi iet uz vēlēšanu iecirkņiem. Tad arī, tā kā te mandāta komisija ziņoja, kad ir tāds ierosinājums palielināt Siguldas iecirknim, arī no turienes tika saņemts
viens ierosinājums palielināt mandātu skaitu, jo nobalsojuši krietni virs normas. Vēlēšana komisija, lai neatklātu šādu te precedentu, ka nepārtraukti palielina mandātu skaitu, jo šis skaits tika noteikts pirms vēlēšanām, uz tādu neielaidās. Jūs varat domāt, varbūt savādāk, to jūs izlemiet. Tālāk, Gulbenē ļoti labs pacēlums bija, ja sākumā tur bija reģistrējušies vispār 2000 pirms vēlēšanām. Tad vēlēšana gaitā piereģistrējās gandrīz 8000 vēl klāti. Tas nozīmē, ka varbūt tieši visi bija koncentrējušies augstākās padomes vēlēšanām, pēc tam ķērās pie šī ļoti svarīgā darba. Nu, tas būtu īsumā man viss par šiem rajoniem. Mums ir jau tika minēts, ka ir kandidāti 28,945, ja personas, kas vēlas iegūt pilsonību, ir nobalsojuši. Tā ir samērā zema aktivitāte, bet, ja mēs paskatāmies, kas notika masu informācijas līdzekļos, mums arī bija grūtības ar iekļūšanu, informācijas došanu masu informācijas līdzekļos, tad tas vēl ir apsveicami. Bet pēdējās dienās tieši uz Centrālo vēlēšanu komisiju pienāk ļoti daudz telefonu zvanu pienāk un aicina... Mikos, pusminūte vēl, jā? 1 minūte. Tūlīt es beigšu. Un aicina turpināt reģistrāciju un jautā, kur to var izdarīt. Paldies!